Uzņēmums Ūdeka katru gadu cenšas uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti dažādos veidos, gan atjaunojot ūdens cauruļu tīklu, paplašinot pieslēguma iespējas abonentiem, un šogad tika pabeigti celtniecības darbi 4 objektos. Mētru ielā tika ieguldīta jauna cauruļu līnija 106 metru garumā, kā arī kanalizācija 108 metru garumā. Šo projektu bija iespējams realizēt sadarbībā ar Ventspils komunālo pārvaldi. Tika izbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli perspektīvajiem zemes gabaliem. Faktiski tur ir tā, ka šie zemes gabali izsolēja izpārdot, un tad arī komunālā pārvalde ievīkoja gan braucamo daļu, gan mēs savukārt tajā posmā izbūvējam savus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, nodrošināt, papildus pieslēgums 4 nākamajiem abūs gabaliem, ja, kur faktiski jau tagad būvniecība ir sākusies. Pērkoņu ielā tika veikti darbi, kuru rezultātā tika nomainīti 113 metru ūdens kanalizācijas. Atjaunošana bija nepieciešama, jo līdzinējais tīkls savus resursus bija izsmēlis, un, lai ūdens tiktu padots stabilā režīmā, nācās veikt nomaiņu. Tas novērsīs arī avārijas situācijas. Tur bieži bija plīsumi, un pat cik šis ūdensapgādes posms viņš nodrošina ūdens padevu pansionātam, ja, tad, lai samazinās šos iespējamos ūdensvadu padevas traucējumus, ja, mēs šogad nolēmām, ka mēs viņu pārbūvēsim. Caurulis Pērkoņu ielā 11 metrus tika mainīts ar caurdušanas metodi, kas ļauj izvairīties no asfaltu bojāšanas, un tādējādi nav jānomaina ielas segums. Savukārt Airu ielā tika veikti celtniecības darbi. Te ieguldīja 139,2 metrus ūdens cauruļu un 134,5 metrus sadzīves kanalizācijas cauruļu. Tāpat te izveidots grants segums 4 metru platumā. Mums šis objekts bija ļoti svarīgs, jo faktiski tam bija nepieciešams veidot kanalizācijas savienojumu ar medus ielu, kur šobrīd jau intensīvi norisinās privātu māju apbūve. Tātad, lai nodrošinātu šo nākamo privātu māju apbūvē kanalizācijas pieslēgumu, mums bija nepieciešams veikt ājvielas izbūvi. Vienlaicīgi mēs būvējam gan ājvielā, gan ūdensapgādes tīklus, gan kanalizāciju, nodrošināt arī ājvielu arī papildus 4 zemes gabaliem, pieslēgumu iespējas, kur nākotnē būs iespējams veidot jau privātu māju apbūvi. Ājvielā būtībā var teikt, ka darbi ir pabeigti, ir palikuši tādi nelieli sakopšanas darbi, kas ir jau novākt, sakārtot būvlaukumu, tur vēl jāveic attiecīgi ūdensvadu dezinfekcija, bet būtībā pa lielām jābūvdarbi tur jau ir. Tīkli jau ir izbūvēti. Kuldīgas ielā uzbūvēti jauni ūdens kanalizācijas sānu atzari. Tie ietver 58 metrus ūdensvada un 62 metrus sadzīves kanalizācijas izbūvi.